raidījumā tu parādi kaut ko ļoti interesantu, bet ne pārāk sarežģītu, nu tā, lai mazie pētnieki mājās to var atkārtot kopā ar pieaugušajiem. Jā. Kā būs šoreiz? Šodien man ir padomā kaut kas ļoti, ļoti ķēpīgs. Bērni, jums patīk ķēpīgi eksperimenti? Jā! Ļoti labi, un es jums parādīšu šodien, kā mēs no ģipša varam uztaisīt gan mākslinieciskas, gan zinātniskas lietas. Gribat? Jā! Tad ķeramies klāt. Mums būs vajadzīgs augsts ūdens. Labi. Un mums būs vajadzīgs ģipsis, ko var nopirkt parastā aptiekā. Viņš ir attaisa vaļā, viņš izskatās šāds te. Ģipsā šādās smukās plāksnītēs jau iepriekš sagatavots. Ja? Tad mums būs vajadzīgs ģipsis, kur te jau smuki jau ir sagriezts. Viņš tāds porains, viņš tādā marle, kas ir izmērcēta ģipsī. Ja? Tad mums būs ūdens vajadzīgs, ģipsis, un mums būs vajadzīgi baloni. Ja? Baloni ieteicams zilā krāsā. Kāpēc zilā krāsā? Un kāpēc? Tāpēc, ka zili brīnumi. Protams, ja? Sāksim ar to, kad piepūtīsim mūsu balonu. Jums patīk pūst balonus? Jā! Mēs piepūšam balonu tā, lai viņš ir pietiekami stingrs, tāds, lai ir diezgan stingrs, ja? Un mēs viņu aiztaisam ciet. Mums vajadzēs vēl šķēres. Un kas mums būs vajadzīgs? Mēs paņemsim mūsu ģipša plāksnītes, kas ir iepirktas, un sagriezīsim mazās strēmelītēs, aptuveni šitik te platās. Labi. Jā. Un sagriezīsim viņus daudz viņus mums īstenībā vajadzēs sagriezt. Tev vajadzēs tik daudz, lai tu varētu apkārt balonam? Jā, pareizi, tu ļoti labi saprati. Ja? Tad mēs paņemsim plāksnītes, mēs viņus ieliekam ūdenī, mēs viņus samērcējam un liekam virsū uz balonu. Tur tā te uzliekam vienu plāksnīti. Un te sākās pats ķēpīgākais, redzat jau? Ģipsi sāk, un viņi vajag tā paglaudīt, tā kā tādu mazu kaķīti vai mazu sunīti, lai viņš tā forši pielīp. Bet, Paul, man ģipsis vienmēr ir asociējies ar dakteriem. Tieši tā, jo ģipsi, zin, kam izmanto? Ģipsi izmanto, teiksim, ja ir saplīsusi roka vai kāja, ja ir kāja lūzums, ja, tad viņu var uztaisīt tādu īpašu apkārt rokai tādu formu, lai tā roka... Lai savu kopā, lai savu kopā, bērni, lai viņš jums ir nekustās. kādreiz kādam bijis ģipsis? Jā! Nu, redz, un mēs šitā pamazām taisam, jā? Jā. Un te redziet, kas ir svarīgi katrā eksperimentā, kurš zina? Pareizi. Un šis ir tāds eksperiments, kur vajadzīga ļoti liela pacietība, bet beigās rezultāts mums būs ļoti, ļoti smuks. Ļoti svarīgi, ka tās plāksnītes pārklājās viena otru, lai viņas pēc tam saliptu kopā, jā? Es nesaprotu, zini ko? Kur to ģipsi var dabūt? Kurš bērni zina, kur ģipsis rodās? Viņš rodas pazemē. Pareizi, jā. Pareizi, jā? Ģipsis ir derīgais izraktens. Viņu no zemes var dabūt ārā. Ir speciāls vietas zem zemes, kur tieši ģipsis, līdzīgi tā kā arī māls. Un ja mēs gribam, lai ģipsis ātrāk sacietē, jo ģipsim ir ļoti interesanta īpašība. Pēc tam, kad viņu saslapina un izžāvē, viņš ieņem tādu formu, kādu mēs viņam esam iedevuši pašā sākumā. Un ja mēs gribam, lai viņš ātrāk sacietē, mēs varam paņemt fēnu, uzlikt uz pašu siltāko un pažāvēt. Mājās jūs paši varēsiet pamēģināt un aplīmēt viņu, cik vien lielu gribat. Bet es jums parādīšu, kas man ir sanācis, ko es vakar sākuši tādu pašu taisīt. Gribat redzēt? Jā! Opā! Wow! Redz, kāda ola man ir sanākusi. Cik skaisti! Un redzi, ko es izdarīju? Tad, kad visa apkārtā ģipša masa bija sacietējusi, tad es paņēmu to balonu pārdūru, izņēmu ārā un palika kāda smuka ola. Un ko mēs ar šādu varam izdarīt? Mēs ar šādu pieņemsim, ko es izdomāju. Mēs varam uztaisīt smuku lampiņu. Jā? Lai mēs uztaisītu lampiņu, pirmām kārtām mums būs vajadzīga lampiņa. Un mums būs vajadzīgs vācis ar šādu te līgzdiņu. Un viņai ir tāds savienojums, ja, kur viņi šādas te līgzdiņas var veikalā, jebkurā Tas pieaugušiem, jā. Pieaugušo veikalā. Jā. Var nopirkt. Ja? Tad mums būs vajadzīgs šāds. Un tad mēs paņemam, uztaisam mazu caurumiņu mūsu Kā tu oliņā. uztaisīji ar ko? Ar nazīti. Es jau stāstīju, ar nazīti var uztaisīt. Jā. Un tad mēs ieliekam no apakšas iekšā. Jā, man Un no augšpus pieskrūvējam. Un tagad ieliksim iekšā spuldzīti. Un Nu ko? spraužam iekšā kontaktā. Esat gatavi, bērni? Jā! 3, 2, 1. Pašiem savu lampiņu. Superīgi! Patīk? Jā! Nu, lūk, bet man ir vēl viena lieta, vēl interesantāks lietas, ko var taisīt ar ģipsi. Gribu redzēt? Jā. Jā? Noliksim šo nost. Tā, man tev ir maz pārsteigums, ko es speciāli priekš tevis uztaisīju. Aiztais acis. Tagad uzmanīgi. Es tagad uzlikšu tev kaut ko uz galvas. Ko tu dari? Tā. Kas man ir uz galvas? No ģipša taisīta citplanētieša maskā. Parādi, ko tu man...
Wow! Redziet, kādu maskari viņu pēc tam vēl var nokrāsot dažādās krāsās, no šitādi var staigāt uz skolu un baidīt skolotājus, vai ne? Nu ko, tāds mums te ķepīgs eksperiments šodien pirmais sanāca, jā? Arī jūs mājās varat taisīt no ģipša šādus un vēl interesantākus eksperimentus.